Diez vai kādreiz pienāks tā diena, kad tiks noskaidrot patiesību par to, kurš tad bija pirmais, vista vai ola. Taisnība sakot, tas arī nemaz nav būtiski. Daudz svarīgāk ir mums pircējiem un putnu gaļas cienītājiem noskaidrot, kur mēs varam iegādāties kvalitatīvu un savam galdam cienīgu produkciju. Jūs noteikti būsiet veikalu plauktos ievērojuši kotletes, šniceles un citus vistas gaļas izstrādājumus ar preču zīmi Bauska. Šo produktu pirmssākumi meklējam uzņēmumā, kas šobrīd ar darbu nodrošina teju 5000 Latvijas iedzīvotāju un nebūtu nenodarbojas tikai ar gaļas pārstrādi vien. Mēs lepojamies to, ka esam putnu audzēšanas, putnu gaļas ražošanas un pārstrādes uzņēmums un lepojamies tieši ar to, ka spējam nodrošināt pilnu ražošanas ciklu. Tas ir no maza cālīša, diennakti veca, līdz tātad produkcijai, ko klienti var redzēt veikalos. Tā ir svaiga broileru gaļa, sadalīta broileru gaļa, tātad arī dažādi pārstrādes produkti. Taču, lai pie tā visa tiktu, ir jāsāk ar olu. Un ne jau ar vienu, bet ar tūkstošiem un pat miljoniem olu. Tās tiek saņemtas no piegādātājiem un pirms ievietošanas inkubācijas skapjos rūpīgi dezinficētas. Vienā skapī var ievietot 576 000 olu, no kurām 80% gala rezultātā kļūst par cālīšiem. Ja visu šo kvantumu olu inkubatorā vajadzētu reizi stundā apgriezt ar rokām, lai nodrošinātu vienmērīgu siltumu izplatību, būtu nepieciešams milzīgs skaits darbinieku, tāpēc talkā nāk automatizēta iekārta, kas to ātri un precīzi paveic. Kopumā olas pavada inkubatorā 18 dienas, bet 10. dienā no katra skapja tiek izņemta viena palete ar olām un pārbaudīta uz izgaismotas iekārtas ovoskopa. Tās, kas spīd kā lampiņas, ir tukšas. Šādi tiek prognozēts cāļu izšķilšanās daudzums. No viena inkubatora rodas aptuveni 5,5 miljoni cāļu gadā. 18. dienā ar pārcēlāju olas saliek kastēs un ievieto šķilšanās skapjos, kur 3 dienu laikā to vietā parādās cālēni. Tie tiek attīrīti no čaumalām un salikti kastēs, lai ceļotu tālāk uz putnu mītnēm. Vairāk kā pirms 15 gadiem uzņēmums sāka darboties vien ar dažām putnu mītnēm, kas tika saņemtas mantojumā vēl no padomju laikiem. Taču laika gaitā šeit izveidotas 36 modernas mītnes, kurās automātiski tiek regulēta temperatūra un putni tiek baroti izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Šeit broileri pavada apmēram 40 dienu. Maldīgs ir mīts, ka šādā laikā putnus var izaudzēt tikai pateicoties kādiem mistiskiem hormoniem. Patiesība ir vienkāršāka. Selekcijas ceļā ir iegūta šķirne ar nosaukumu broileru cross, kas 40 dienās spēj sasniegt pat 2,6 kg svara. Putnus baro ar pilnvērtīgu kombinēto graudu barību, kuras pamatmasu veido tepat Latvijā audzēti kvieši. Dažāda vecuma putniem barība ir atšķirīga, un tā tiek ražota lielzeltiņiem piedarošajā lopbarības rūpnīcā, kuras jauda ir 10 tonu stundā. Pēc 40 dienām broileru ceļš ved uz pārstrādes cehu, kur pēc kaušanas un ķidāšanas gaļa vispirms tiek atdzesēta un tad šķirota pēc svara. Daļa broileru tiek uzreiz iepakoti, bet pārējie nogādāti sadalas telpā, kur gaļu sagriež pēc veidiem, piemēram, stilbiņos, spārniņos un vēderiņos. Pēc tam no broileriem tiek izgrieztas filējas. Tā kā tas ir roku darbs, darbinieces strādā metāla sietiņa cimdos, lai nesavainotos. Broilera filēja sastāv faktiski no 2 daļām, ko mēs arī atsevišķi varam atdalīt. Ir ārējā filēja un ir iekšējā filēja. Iekšējā filēja ir bagāta ar olbaltumu vielam un samazināts skaits tauku. Līdz ar to šīs produkts tiek uzskatīts par vērtīgāku un labāku produktu. Filējas tiek fasētas un marķētas, lai tālāk ceļotu uz Latvijas veikaliem. Starp citu to, vai gaļa ir pietiekami svaiga, pircējs veikalā var atpazīt pēc dažām vienkāršām pazīmēm. Klientiem noteikti būtu jāskatās uz to, lai gaļa ir smuki rozīgā krāsā, lai nav nekādas krāsas izmaiņas. Un, protams, arī ir jāpievērš uzmanību, kur šis produkts veikalā tiek glabāts. Ja tas ir atbilstoši uzglabāts, attiecīgi arī tā ir garantija tam, ka klients nopirks svaigu un kvalitatīvu produktu. Lai gan jau tagad lielzeltiņi savu produkciju eksportē uz vairākām ārvalstīm, nākotnē tiek plānots attīstīt eksporta tirgu vēl vairāk, īpaši uzsvaru liekot uz sadarbību ar Zviedriju. Laikam jau katrā valstī ir pieņemts savus uztur tradīcijas, un Zviedri laikam ir viena no tiem, kas ļoti rūpējās par savu veselību, tāpēc arī izvēlās savā uzturā visvairāk lietot filēju, kur ir mazāk tauku satura.